Turpināsim. Tad mēs esam atnākuši līdz tam, ka mēs skatījāmies, kas ir limbiskā, veģetīvā sistēma un epifīze. Nu, lai mēs atceramies, par ko vakar runājām, tad mūsu ceļš sāks kaut kādā punktā, tā saucam nulles punktā, iet kaut kādu gabalu, tādā veidā veidojas apjoms tam, ko mēs esam izzinājuši. Un šādā veidā tad mēs pienākam pie nākamā nulles punkta, tieši kurā visa šī esamība, saiet tajā singularitātē un pāriet jaunajā realitātē. Ja šo visu paņem tagad šādi un pagriežam, tad mēs redzam, mazliet to būtiņu uz citu pusi novirzīt. Un tad mēs atnākam šajā jaunajā realitātē. Jaunā realitāte nozīmē, tā ir tā realitāte, kuru mēs paši veidojam. Un šis nav paštranscendents, šis ir singularitātes punkts. Kā nulles punkts. Un tāpēc nulles punktu ģeometrija, kā restarts, tā mēs viņu sakārtojam kā pilnības sfēru. Tālāk, lai šim restartam ir viss sakārtots harmoniski, jābūt iracionālā ģeometrija. Atkal punkti, var teikt, punkti iekšā, ir vēl viens punktiņš, vai tā ir saucamā iracionālā saite. Un tālāk mēs šo figūru, ja tā mēs ņemam, viņu šādā veidā, tad mēs vēl šo figūru ar jums pārveidojam par tādu kā pumpuru, kurā iekšā tad ir teļiņoļi. Ārā ir teļcerēņi. Un tādā veidā mēs saņēmām pirmo matricu, kurā iekļaut gan nulles ģeometrija, iracionāla ģeometrija un teļcereļi, kā tas, kas augs tālāk. Sapņi, vēlmes, meditācijas, kā iekšējais ceļš. Šeit parasti ir ļoti interesanti. Jau sarunā ar cilvēku mēs vienmēr, es tā domāju, mēs vēlamies uzzināt, ko tad cilvēks vēlas. Pieņemsim, ka cilvēks vēlas iet savu ceļu. Nu, taču brīnišķīgi. Viņš vēlas iet savu ceļu, viņš negrib iet kādu citu ceļu. Mēs vēlamies ar šo cilvēku iet. Nu, vienkārši patīk šis cilvēks. Izveidojam ģimeni, partneru attiecības. Un tajā brīdī sanāk tā, kad ir kaut kas, ko tas cilvēks domā par savu ceļu, ko viņš nodefinē par savu ceļu. Un tā tālāk. Ir tas, ko mēs ar to izdarām. Viņš pateica, iet savu ceļu, mēs padomājam, nu tad mums būs abiem kopā labi. Jo es arī gribu iet savu ceļu.
Viņš saka savu ceļu, es saku savu ceļu. Tā kā mums viens tas pats ceļš. Nu, tāda iekšējā meditācija. Un sanāk tā, paiet kāds laiks, un tie ceļi šķirās. Sākotnēji tas bija ielikts. Un saka, jā, kāpēc? Un tikai tāpēc, ka bija doma, ka abiem diviem ir viens tas pats ceļš. Otrs, tas, ko mēs runājam par tauriņu efektu, kad tas sākotnējais punkts katram ir atsevišķs. Un līdz ar to tā kustības amplitūda vai kustība kā tāda, viņi atšķirās. Kustības ātrums atšķirās. Nu, tie ir praktiski, kad mēs runājam. Citreiz man jautā, kāpēc tur mums brilles vajadzīgas pēc 40 gadiem. Nu, ne jau visiem, protams, bet, nu, bet tiem, kuriem vajag. Es saku, nu, lai to agrāk redzi, kas tur notiek priekšā. Nu, tu mierīgi var paiet malā, ja gadījumā tur kaut kas skrien tev virsū. Citādi nepagūsi pamukt. Kāpēc tā? Nu, pēc kamēr tu paskaties un redzi, re, kur lopiņš kaut kāds skrien. Nu, skrien. Laikam vajag paiet malā. Paiet malā. Lopiņš paskrien. Jaunieci tikko ieraudz, reiz paskrien malā. Ja viņam tas lopiņš pirmo reizi ir. Tur tas pieaugušais, viņš tā kā domā, varbūt paskries garām. Kamēr aiztipina. Jā, kamēr aiztipina. Jā. Čīva. Un aizsļūkāja. Un līdz ar to sanāk, ka tā iekšējais ceļš, mūsu iekšējais ceļš, viņš ir tāds interesants, kur tad mēs tur aizējam. Nu, ja mēs no nenormas viedokļa runājam, ja no normas viedokļa, tur, kur radītājiem ir ceļš, tur, kur DAO attīstības ceļš, tur arī mūsu ceļš. Un sanāk tā, ka ja visi ir uz savu ceļu, tad nav sastrēgumu, ja tā ņem. Nu, ja mēs pat iedomājamies, ka no stadiona vai no koncerta zāles cilvēki nevis vienlaicīgi iet ārā, bet katrs iet savā laikā. Nebūs nekāda sastrēguma. Bet ja kāds uzskata, ka viņam vajag ātrāk, nu, tad viņš uzreiz izveido to sastrēgumu. Lidmašīnas pēc. Jā, nu. Ceļā lidmašīnas. Nu, ne tikai no lidmašīnas, bet arī uz lidmašīnu. Tad sākumā mēģina ieskriet pirmie, pēc tam mēģina izskriet pirmie. Ja cevišķi ved ar autobusu, tad ieskrien pirmais, izskrien pirmais. Tāpat pēdējo gaidīt, jo tas no tā autobusa iznāks. Nu, tas par to, ka cilvēkam šķiet kaut kas, un viņš to uzskata par patiesību. Un to mēs skatāmies tajā iekšējā ceļā. Tālāk par limbisko sistēmu. Limbisko, jā, šeit mēs noskaņojam pamats. Bet tad, kad mēs runājam par limbisko sistēmu, kā šo veidojumu, tas arī ir pamats. Pamats ir mūsu tās trīs pēdējie cikli. Parasti, kad jautā, kāpēc neiekļaujas tur pārējie cikli, vienkārši neiekļaujas. Nav viņi vajadzīgi, tie pārējie cikli. Kāpēc nav vajadzīgi? Nu, es pateikšu, kaut vai, ja jūs uzzināt, kā planēta attīstījās, tad sākumā Zemes planēta. Nē, sākumā vienkārši bija zinām, ka viņi bija karsta. Līdz ar to, kas nebija uz Zemes. Nebija ūdens, jo viņi bija karsti. Kur ūdens ņemsies, viņš vienkārši iztvaitos. Otrs, tagad viņi sāka dzist. Kas nebija? Pieņemsim, ka ūdens bija, bet kas nebija? Kaut gan skābeklis nebija. Un tāpēc pirmās baktērijas, kuras vispār pirmās baktērijas, visas bija anaerobās. Tās, kuras dzīvo bez gaisa telpā. Tikko parādījās pirmās baktērijas, kas sāk ražot skābekli. Parādījās skābeklis. Tās viss
nosprāģi. Tāpēc, ka aizvarījās. Viss ne, zarnās vēl taču ir. Zarnās, jā, tās zarnās, tur, jā, tam vēl jāsarunā. Zarnās ir skumji. Nē, resnā zarnā. Kabatās zobus. Kabatās zobus arī. Nu, tikai zarnās paliek. Tad tiem ir labāk. Nē, tiem zarnās tikai. Tikai, jā. Tikai. Un ko viņam vajag iedot? Viņam vajag iedot ābolu mīziņas, gurķu mīziņas, tur visādas sēkliņas, kuras mēs nevaram sagramot. Viņas tur žļembā un Viņam tas ir gādumīgs. Nē, es parasti saku tā, viņi žļembā to visu, ko nevar sagramot, un tā kā tur darbojas, un šīs darbības rezultāti veidojas enerģija. Ne tikai enerģija, bet arī visi vitamīni. Viņas izrādās, ka tīri labas. Loģiski, ka viņas tīri labas. Vienkārši viņas nevar bez mūsu zarnām dzīvot. Nosprāgst to līdz pat. Gluži tāpat kā aerobās baktērijas ieliec viņas rasnā zarnā. Viņas sāk un nomirst. Ķirdīgi. Lūk, un līdz ar to kaut vai tas pats atmosfēras stāvoklis, kas bija tur miljardus gadus atpakaļ, viņš vienkārši nedara mums kā dzīvi. Ja mēs tagad paņem tās enerģijas stāvokli liekam šodien, tad mums sāksies vulkāna izvirdumi. Pēc kāda brīža mēs visi... Cik ilgst? Tur ir dažādi, ja mēs runājam par tiem mezozojiem, paleozojiem pārējiem. Tas pēc iedomā. Mēs nevaram citādus paņemt. Mēs nevaram paņemt arī citādi. Jo, ja mēs tagad sāksim runāt par kaut kādiem cikliem, iepriekšējais radītājs, tas, kas nav tagad, bet iepriekšējais, tas bija no kaut kāda tur tā miljonā gada, es saku, pagaid, stop, kā tu to var liecināt. To var liecināt tikai pēc tiem notikumiem, kas ir bijuši uz Zemes. Kosmiskie visi notikumi, tā saucamā reliktā gaisma, kas tur ir. Jā, mēs varam kaut ko noteikt. Bet šeit uz Zemes, pēc visiem tiem pētījumiem, kas ir noticis, to mēs varam. Un tāpēc mēs sadalot kaut vai pēc laikmetiem, loģiski mēs saprotam, ka mēs nevaram dzīvot tad, kad, piemēram, nebija mūsu tās jaunā garoza. Cik ciklu daudz? 3? Kāpēc daudz? Tas ir 100 miljonu gadu tikai. Tas, ka mums... No smadzeņu viedokļa tās viss sanākās smadzenes, un mums viņas ir ar rožu saistītas. Jā, attīstījās 100 miljonus gadus atpakaļ. Aptuveni, jā, es tieši nepateikšu. Un tāpēc priekš mūsu ķermeņa tas ir, var teikt, vecākie dati. Kad tad mēs sākām orientēties, ja tā ņemam bioloģisko dzīvi. Kāda ir tie cikli vispār? To mēs nevaram noteikt. Un tāpēc arī limbiskā sistēma, kā atmiņa, jā, viņi ir 3 līmeņi, un tie ir aprakstīti fizioloģiski. Tāpēc mums ir tā refleks, sevis aizsargāšanas refleks, nevis, kā egoisms. Tas ir tas viss sanākais. Pēc tam jau nāk it kā altruisms. Tad mēs aizsargājam savus radiniekus, dzimtu, jā, cilti. Un tikai pēc tam jau nāk labums, kas nāk cilvēci. Tāpēc mēs tos pamats arī skatāmies. Un ja mēs pieņemsim tagad atsevišķi limbiskā sistēmā, mēs skatītos un redzētu, ka tur kaut kāda roba ir, tad mēs redzam, ka cilvēks ar savu rīcību ir aizšāvis pāri robežai, un tagad no tās robežas nāk iekšā jebkas. Un, ja jūs pajautāsiet, kā to var sasniegt, saka elementāri, no kurienes rodas vīrus. Un uz kurien uzreiz cilvēks aiziet. Viņš aiziet, tā pēdiņā sakot, uz laboratoriju, kurā to vīrusu taisa. Nevis šeit uz Zemes, bet tur, kur tie
iepriekšējā radītāja veidoja pašesošā modeli. Tāpēc viņš ir tāds dzīvotspējīgs. Ļoti, ļoti tuvu nullei. Ziniet, ja kā mūsu ķermenī viss vīrus dabūt ārā. Vajag līdz absolūtai nullei sasaldīt un viss beigsies, viss vīrus. Bet vienkārši mēs nevaram to izdarīt. Mums nav tādas, pat kosmosā nav tāda iespēja. Tur pat 1 vai 2 grādi tur ir tie Fahrenheit. Krievu pirtiņā ir. Nē, viszemākā temperatūra, ko dabūs, tur mīnus 271, komats tur kaut 4, laikam. Tur vajag mīnus 271, kaut kā, es neatceros tieši to ciparu, bet, tikai eksperimentāli sanāk kļūt, bet tā kā mēs nevaram aiziet līdz nullei, arī paradoks. Mēs nevaram tikt līdz tevi absolūtai nullei, jo tikko mēs tiekam pie absolūtas nulles, tad beidzas viss. Cilvēkam nevar dot 24 grādus. Tā, iekšējā temperatūra. Arī, ja, tas cilvēkam, bet arī laboratorijā mēs nevaram to dabūt. Kosmosā vispār nav tik zemes temperatūras. Tas no tāda, atkal tā ir tīrā fizika. Tāpēc cilvēks, ar savu domāšanu, viņš matemātiski var izskaidrot, kas ir absolūtā nulle. To Fahrenheits ir uzrakstījis. Jā, bet savā prātiņā viņš var aizšaut garām tai nullei. Netrāpīt. Tas, kā pamēģiniet trāpīt vienā un tajā pašā vietā, kad šaujat ar pistoli vai šauteni vai ar loku. Visu laiku būs kaut kāda neliela niansi. Tas tā. Tas par limbisko. Tātad pamatam jābūt kur? Pamatam jābūt, var teikt, tagadnē. Ja, tām smadzenēm, kuras mums ir, tam jābūt. Kas būtu ar citu planētiešiem vai citās kaut kās paralēlās tur tajās pasaulēs? Uzreiz viss aiziet paralēli. Limbiskā sistēma sāk streikot. Ziniet, ja kāda starpība ir starp to, ka mēs redzam zaļos cilvēciņus, tad 2 cilvēki, abi divi redz zaļos cilvēciņus. Viens ir viens ir neiroloģiskais moments, otrs ir šitas psihiatriskais moments. 2 cilvēki abi redz zaļos cilvēciņus. Vienam ir neiroloģija, citam ir psihiatrija. Kā tā atšķirt? Viens sāk cīnīties ar zaļiem cilvēciņiem. Viens vienkārši zina, ir un ir. Tam neiroloģija. Kaut kas sajiet grīst, tad to redz. Trešie bija arī. Trešie, kas ir? Bādīs. Tas vēl atkarībā no kāda bāra. Zilā. Tur jau nebūs zaļie. Lūk, tātad redziet, tie pamati. Un ja mēs tos pamatus akceptējam sevi, var teikt, ka viss kārtībā ar mūsu limbisko sistēmu. Bet tālāk ir veģetīvā sistēma. Un, ja es jums piedāvātu tādu viedokli, ka jā, labdien. Tas ir mutējis jums. Ja? Jā, viņš palīdz mācās pirmā pakāpē. Viņš sajauc dienas. Labi. Tātad veģetīvā sistēma. Mēs saprotam, ka mums ir veģetīvā nervu sistēma. Un viņas galvenā funkcija ir adaptācija, un otra galvenā funkcija ir uzturēt iekšējo vidas stāvokli, homeostāzi. Un sanāk tā, ka ir šie 2 uzdevumi. Adaptācijas uzdevums.
Nu, jūs sākat ātrāk iet, ko sāk darīt sirds? Pukstēt ātrāk, vielmaiņas process notiek ātrāk. No tāda viedokļa, kā muskuļi, kas zaudē savus šūnas, tiek izskalot ārā un tā tālāk. It kā tas ir saprotams. Otrs, notiek kaut kāds notikums. Pirmā reakcija kāda ir? Nu, psihiskā, protams. Jā, mūsu emocijas. Šajā gadījumā atkal veģetīvā sistēma, viņi ko dara? Viņi pielāgojas pie šīs stresa situācijas. Nu, tad sanāk kopsumā. Autonomā sistēma vai veģetīvā nervu sistēma ir stresa adaptācijas sistēma. Un sanāk tā, ka mums ir divi signāli. Tātad rekur veģetīvā sistēma un divi signāli. Viens uz augšu, otrs ir uz leju. Un ar ko viņi atšķirās? Beigu iznākumu. Šeit pretīm stāv stress. Vai stress? Stress? Stress ir viens un tas pats šobrīd. Jā, viņš ir kā tāds jauns notikums. Tas nozīmē, ka šajā punktā mums ir adaptācijas stāvoklis. Adaptācijas stāvoklis. Mēs esam pie šī stāvokļa pieraduši. Šis ir jaunais stāvoklis. Tas stress ir jaunais. Ir skaidrs, ja tāpēc, kad sieviete saka, es vienmēr esmu priecīga, kad jaunais atnāk. Nu, tikai, ja viņai ir kaut kāda bojāta smadzenes, tad jau noteikti. Sieviete tā nevar pateikt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa atbild par esošo stāvokli. Ko? Pateikt jau var. Šajā gadījumā, kad saku pateikt, var, es parasti saku uz žogu arī rakstīt. Jūs taču nemēģināt tagad ar to žogu sajiet attiecībās. Nu tā. Tātad tas ir jaunais. Un signāls uz augšu apgūt jauno. Uz leju saglabāt esošo. Nu, arī nebūtu kļūdi, ja es atstātu tikai jāsaglabāt es, un tad es tādu, kādu es sevi saprotu. Nu, lūdzu. Un šajā gadījumā šis signāls nāk uz veģetīvo sistēmu, kopējo sistēmu, un ja šis signāls nāk uz kopējo sistēmu, tad atgriezeniskā saitē no šejienes nāk resursi, pateicoties kuriem šis stress tiek apgūts. Nu, tad arī viss pārējais turpinās. Ja signāls iet šādā veidā, tad šeit viņš arī tiek apturēts. Tad nekāda resursa nav. Un cilvēks dzīvo, mēģina to stresu izdzīvot uz esošā resursa stāvokļa. Tā vienkārši sakot, gaisa sāks iztrūkt. Nu, uz vienas elpas nevarēs visu dienu nodzīvot. Ja mēs runājam par kaut kādām sistēmām un orgāniem, viņi sāk streikot. Kaut kur sāk sāpēt, kaut kur savilkt, nu un tā tālāk. Tas ir saglabāt esošo? Jā. Un arī novecošanas tāds moments ir saistīts ar to, ka saglabā to, kas ir bijis. Nu, var teikt, velk sev līdzi. Nevis atmiņa kā būtība, bet atmiņa kā formas. Piemēram, mamma kā forma, jā, tur māja kā forma, nu, kuras ir bijušas, nevis tās, kuras būs, jā. Un cilvēks velk savu atmiņā to, kā ar savu spēku visu laiku turp šurp migrē. Un tāpēc viņš mēģina saglabāt esošo stāvokli. No šī viedokļa arī tas vienkāršais jautājums, kāpēc tik daudz problēmas veidojas, kad kāds nomirst. Sāk dalīt mani.
Un tā arī sāk bojāt attiecības. Tikai tāpēc, ka grib saglabāt esošo. Un, lūk, visa mūsu problēma ar vegetatīvo sistēmu ir tikai tad, kad mēs mēģinām saglabāt esošo. Vienalga, kas ir esošais šobrīd. Viedoklis, stāvoklis, pieredze. Vienkārši tā kā ir. Un jo vairāk ir tā saglabājumā, jo grūtāk izvēlēties, kas ir jaunums. Tad mēs to sakārtojam. Un nākošais, ko mēs te vēl kārtojam. Ir epifīze. Ir smadzenēs aizmugurējā daļā, vidus smadzenēs aizmugurējā daļā tāds dziedzers neliels. Par zināmām funkcijām tieši ķermeniski viņš izdala melatonīnu, tas, kas mums palīdz izgulēties. Nu, tāpēc viņš ir aktīvs no 10 vakarā, kad tumšs laiks, līdz 12, 1, tad 2. Viss atkarīgs atkal no gaismas stāvokļa. Un tā ir zināmā tā funkcija, aprakstītā no fizioloģijas viedokļa. Tā kā viņš izdala melatonīnu, tad jāsaprot arī divas tādas lietas, ko jūs savā dzīvē varbūt varējāt novērot. Kad izdalās melatonīns, tad viss dzimumu hormoni tiek slāpēti. Tad citādi var pateikt tā, ja cilvēks grib ļoti gulēt, viņš nedomā par seksu. Viņš domāt var par seksu, bet viņam nav nekāds seksuāls uzbudinājums tikai tāpēc, ka viņš grib gulēt. Melatonīns to slāpē. Ja melatonīns neizdalās, šajā piemērā, tad nāk uzbudinājums. Un ja nav tāds tiešais seks, ja tā ņem, tad ko var darīt? Iet dansot. Nakts klubos, piemēram. Arī tāds dzimuma hormonu izpausmes veids. Un šajā gadījumā, kas ir jāsaprot, ka tā epifīze viņai ir savi cikli, kad viņi vairāk ir aktīvi, mazāk aktīvi. Un pusaudžiem, tad, kad viņiem ir tas pārējais posms, viņi nobriest, tieši kā meitenes vai jaunieši, jaunas sievietes un kā jauni vīrieši, tad viņiem melatonīns izdalās mazāk, un tāpēc viņi neguļ pa naktīm. Un ja viņus dzen gulēt, tad viņiem bojājas viņu attīstības stāvoklis tieši no šī viedokļa. Protams, ka mēs, ja dzīvojam kādā komunālā dzīvoklī un vienā istabā visi, tad neviens par to nedomā. Tad tādu, kad vecākiem tikties, ja sīkie neguļ. Sīkos iedzeni gulēt. Tālāk vecāki var tikties. Parunāt, filozofiju, patsmieties par kaut ko jautru. Tas tā. Tas no fizioloģijas viedokļa. No cēlonības viedokļa. Mēs runājam par to, ka šeit ietverti visi cikli iepriekšējiem. Cikli
no 4. un tā tālāk. Un līdz ar to sanāk tā, ka cilvēks aktivējot savu savu epifīzi, viņš ieskatās tur, kas bijis agrāk. Nu, kā viens no tādiem. Jā. Nu, tālāk, kas notiek? Kā nekas. Ja viņš tur ieskatījies, jau viņš ir redzams. Tāpēc spēki no turienes ielien, kur cilvēku dzīve esošajā. Un tas spēks, kas vispār nav vajadzīgs šajā dzīvē, pēkšņi šeit ir ielīdz. Kā viņš ir ielīdz? Cilvēks pats to ir ielaidis. Un tagad tas spēks sāk rīkoties pēc savas dabas. Ja viņš ir no 4. un tālāk cikla, viņš pret šo ciklu ir postošs. No šejienes veidojas tās pašas traumas, ja mēs nerunājam par nešķīstiem gariem. Jā, bet par tādu aplamu kaut kādu kustību. Un līdz ar to mēs epifīzi arī skatāmies vienām te pašām matricām, kur apvienoja ar tādu jēdzienu krieviski mozga, jā, latviski mēs rakstīsim smadzenes. Ar vienu piebildu. Tās nav visas smadzenes. Limbiskā, veģetīvā un epifīzi. Tās nav visas smadzenes. Ja? Tā nav jaunā garoza un tā tālāk. Vienkārši kā vienu matricu smadzenes. Mēs skatāmies matricā 3D. Tātad redziet, kā mums sanāk. Mums ir ģeometrija, pēc tam ir sapņu, vēlmes, meditācijas, un pēc tam ir limbiskā veģetīvā sistēma un epifīze, kā viena vienota matrica, kuru mēs saucam par smadzenēm. Viņas visas trīs tam kā viena matrica. Jā, viss kā viena matrica. Atsevišķi. Jā, šajā gadījumā šeit šī bultiņa ir salikt kopā, ka viss šīs visus šos matricas mēs skatāmies vienā sistēmā 3D. Viņi tā arī sauc par smadzenēm. Nu, mēs viņus, zin kā, tas tā darba termiņš, lai nebūtu jāsaka limbiskā, veģetīvā epifīze. Vienkārši sakam, ka tās smadzenes. Nākošais papildinājums, kas šeit nav, un tikai daļēji par to stāsta. Krievu valodā sauc par buķīnisti. Buķīnisti? Nu vārdā buķīja. Buķīnisti. Tad, ja buķīja ir esamība, tad esamības stāvoklis, ko varētu tā latviski. Vai esamības sakārtotība. Nu, tad mēs ko skatāmies? Esamība. Svešā esamība. Dzimta. Mījdarbības. Tālāk darbība. Pašu esamības stāvokli.
Un sanāk tā, ka mēs skatāmies šo atkal tajā pašā matricā 3D. Un esamības stāvoklis, kā visvienkāršākais attiecības starp esamību un svešo esamību. Un kas ir vairāk? Nu, ja vairāk ir esamība, tad ir labi. Ja ir vairāk svešā esamība, tad tā kā nav labi. Nu, paskatieties uz sevi. Tāda plūsma un sfēra augšana. Ai. Zini, kas man patīk? Man patīk, ka tu skaties, ka tev plūsma ir, pēc tam tu sāc šaubīties, ka nevar būt. Bet, ja es tev pasaku, ka var būt, tavā gadījumā var būt. Tas ir aptuveni, ka Ines, kad pagājušajā bija, tad arī mēs ar viņu pastrādājam, pēc tam seminārs, tālāk viņu pārbaudām. Viņš saka, man norma. Es saku, pareizi, kāpēc tu nebūtu norma? Tikko, cik tur 2 stundas atpakaļ bija pieņemšana pie Rolanda. Un arī es skatos, nu tev aiziet roku. Tālāk, nevar būt. Tā ir normāls pilnīgs stāvoklis no tāda viedokļa, ka mēs esam pieraduši, tiešā vārda nozīmē pieraduši pie tā, ka mēs uzskatām, ka mums kaut kas nav kārtībā. Un kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka, kad bija pirmo reizi pirmais meistars, otrais, trešais meistars, tikai tad bija tās svētības pakāpes, iesvētīšanas pakāpes. Tad es arī skatos, pirmo meistaru atstrādāju, viss kārtībā. Otro meistaru skatos, tā kā viss kārtībā, bet es tā kā neticu. Vai es saku, ko tu plāties, viss kārtībā? No, tu vēl. Jā, tāpēc es arī ļoti vienkārši skatos uz to, ka cilvēks var neticēt savai laimē. Laimes stāvot. Bet jūs saprotat, ja jūs skaties esamības stāvokli kopsumā, tad jūs skaties, vai ir plūsma un sfēra. Bet ja jūs, piemēram, vēlaties paskatīties atsevišķi esamības, svešās esamības, savstarpējās attiecības, dzimtu, miedarbības, darbību kā tā, pašu esamības stāvokli, tad šeit visur jābūt plūsmai ar sfēru. Redziet, kad jūs bijāt uz šo pakāpi, tas nebija, ja, un arī šeit viņš nav rakstīts. Tālāk ir laika ģeometrija vai cilvēka ķermeņa laika ģeometrija. Tālāk jautājums ir vienkārši. Ko ar mums dara laiks? Zemes pievilkšanās spēks. Jā, viens ir tāds zemes pievilkšanās spēks lielāk. Ja jūs tagad atceraties, ka mēs ar jums kādreiz zīmējam elementāro oscilātoru un punktiņā ieiet 3, pareizāk sakot, iziet 3 spirāls no punktiņa. Un tālāk tās spirāls aiziet. Un aiziet punktiņam. Tātad vienā punktā, otrā punktā. Tas nozīmē, ka laiks ar savu darbību veido telpu. Tālāk, jūs kā sportists, ja, jūs nodarbojaties ar vieglatlētiku, skriešanu, piemēram.
skrējējs atšķirās no, nu, teiksim, svarcēlājām. Tad varbūt tas nebija vēl tik populārs. Bet, nu, kaut kā viņš atšķirās. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka šajos divos piemēros mēs redzam, kā laiks, tad nodarbība ar kaut kādu konkrētu sportu. Viņi veido ķermeņu. Pēc kā? Pēc kaut kāda standarta. Un ja šis ķermenis pēc šī standarta nebūs, tad viņš arī nevarēs skriet. Ne, viņš varēs skriet, viņš nevarēs skriet sacensībās veiksmīgi. Šis stāsts ir saprotams, ka treniņu laiks, viņš visu laiku trenēs, un laiks veido to vajadzīgo ķermeni. Muskuļus, saistaudus, locītavus un apkārtējo to veidot. Tas ir viens acīm redzamais stāvoklis. Čeliņš. Nu, tāda ir. Tāpēc šeit 3 spirāles veido ko? Sfērisku telpu. Un sanāk tas elementārais oscilators, par kur mēs runājam. Tātad laiks ir viens no tiem, kas veido mūsu cilvēka ķermeņa laika ģeometriju. Redziet, ja? Cilvēka ķermeņa laika ģeometriju. Un sanāk, ja viņš ir slaids un sakārtots, nu, tad viņam tā arī kustās laiks. Otrs, tas, ko jūs te lasat, ka tātad vai nu laiks veido, vai operatora spēks. Tālāk jūs skatāties, ja tad matrice ir cilvēka esamība. Pieņemsim, ka esamība ir, tā kā es savu sfēru uzzīmēju, tāda pilnība. Un cilvēka ķermenis ir sakārtots. Pēc formas viņi atšķirās. Viens tā kā bumba, otrs tā kā cilvēks, ja? Lai nebūtu līdzība pēc formas arī. Tad viņos pa kurien tek laiks, tad pašu to līniju veido tieši esamību un pats cilvēka ķermenis. Ar to, kas tur tiek iespiests tajā esamībā, tad ir sportista esamība, vai tur dejotāja esamība, vai tur mācītāja esamība. Un kā jūs varēsiet noteikt, ka tas ir dejotājs, tur sportists vai mācītājs? Pēc kā jūs to noteiksiet? Nu, kā tad? Pēc muskuļiem. Nu, piemēram, pēc muskuļiem, jā, pēc stājas. Nu, vismaz, kā saka pareizticīgie, nekad nekļūdīsies par 2 speciālistiem. Vienkārši mācītājs vienmēr ir tāds dūšīgs. Nu, tāpēc arī viņi kā dejotāji dažreiz ir slaidi un... Šie nav īstie mācītāji. Jā, tie neuzņem slods. Mācītāji, nu tāda, viņš kļūst apaļš. Viņš atnāca slaids. Tālāk, jo lielāk viņa darbība, jo viņš paliek kuplāts. Bet, protams, te ir 2 lietas. Viena lieta ir saistīta ar to, ka viņam vilmaiņa bojājas, tas ir viens moments. Otrs, ka... Dievmaizīt, saldums. Dievmaizīt vai saldums vai vēl kaut kas. Tātad tips tāds, jā, un ja viņš vēl ir pēc tur, sevī tur testosteronu kaut kā uzvarējis, pieņemsim. Un tad viņam vairāk estrogēnu veidos. Viņš arī
kļūst kuplāks. Nu, tas arī viss fizioloģija. Divu ietekmi. Ir slaidie. Nu, vienkārši viņi slaidi tikai tāpēc, lai cik viņi ēst, un tik un tā būs slaidi. Nekad nebūs. Labas bakterijas. Ne, vienkārši viņi citādi, jā, var teikt par labām baktērijām, bet mans, piemēram, vecstāvs, viņš, lai cik viņš ēstu, viņš vienmēr bija kalsns un viss. Pārējie. Zan, mēs uz tevi nepārbaudīsim. Nē, es no tāda. Tiešām ir tā, ka cilvēks ir katrs ar savu to uzbūvi uz pārējiem. Ģenētika nosaka tikai 10%. Pārējais viss pārējais. Redz, ja mēs uztaisītu eksperimentu, Mācītājiem ir ģenerāli vai ko nedarīt. redz, tur nav tā obligāti, bet vienkārši ir mācītājs, pēc kura mēs ieraudzīsim, nu, ka viņš ir mācītājs, ja tāds pops. Ir arī, viņš sāk kļūst līdzīgs tam darbam, ko viņš dara. Pat mēs šobrīd ne par kuplumu runājam, ja, bet par vienkārši viņš tagad ir tā līdzīgs tam. Ja ir modernais mācītājs, tad viņš vairs nav līdzīgs tam mācītājiem īstenam, tradicionāli. Un vēl policisti. Ja. Jūs smēties pie vārdu tradicionāls? Nē, mēs smējamies pie pavārdu, kad šās dienas mācītājs nav līdzīgs tradicionālajiem mācītājiem. Iedomājos. Jā, un mēs iedomājamies, un nē. Zilo. Nē. Un rasnes policists vai ugunsdzēsējs, viss ugunsdzēsējs. Nē. Nu, resnēs ugunsdzēsējs nezinu par šito. Bet varbūt. Nē, mums vienkārši kā sējumiem. Nu, jā. Nē, resnēs. Neko nedara. 14 gadus dzēs. Tā, divi aināri. Divi aināri. Nu, Nu, viņi jā. pensionē. Nu, jā. Tie, kas bija tādi slaidi, ja? Nē, tie, kas bija Vai duši. dūšīgais. Nu, jā. Dievs dod, lai viss pieviet daudz izdarīts. Jā, tas ir cits moments. Tur atkal kā pārbauda. Redz, Eināram iedod bļoda reidienu, un tev iedod bļoda reidienu. Eināra paņems darbā laukos. Bet, ja tu visu ļoti izēmins, tev uzreiz viņus. Nē. Tas no tāda viedokļa, kas labi ēd, tas labi strādā. Jā, tās saškāra, tās strādā. Jā, kuņģiet Ja vēl vēl tā. ātrēd, tas nozīmē, ka viņš ātras darītājs. Teic, ka citēr daudz un vienalga kaiti jau kaiti. Tev nemaz nevar sanākt. Es domāju, ka mums jāiet atpakaļ pie mācītājiem. Jā. Un tālāk es jums stāstu, ka cilvēka esamība un viņa ķermenis ir matrica. Jā, bet jūs ļoti sarežģīti domājat. Tikai tāpēc, ka paskatieties uz savām drēbēm, kuras jums ir uzvilktas. Un šīs drēbes ir pēc jūsu auguma. Nu, ja tā ņem. Vai nav pēc jūsu auguma? Ir. Ja ir pēc jūsu auguma, tas nozīmē, ka šīs drēbes ir darinātas pēc jūsu auguma. Un tas arī viss. Un tad jūs redzat, kā jūsu ķermenis ir matrica un Poinsons vai tas stamps vai prese ir laiks. Laiks šajā gadījumā apģērbs ir laika ietilpīgs. Tas, kas jums ir virsū. Ja mēs runājam par operatoru spēku, tas nozīmē, ka operatoru spēks tad arī uztaisa cilvēku līdzīgu savam spēkam.
Bet, ja jūs teiksiet, pagaidiet, nu viņš savam spēkam tur taisīs, tad viņš taisīs savus klonus. Saka, nē, viņa spēkam jābūt kā plūsmai. Tad viņš ko izveido? No cilvēka ķermeņa laika ģeometrijas plūsmu. Tāpēc divas iespējas. Jūs strādājat šajā matricā ar savu spēku, kurš ir plūsmā, sakārtojot cita cilvēka laika, ķermeņa laika ģeometriju, vai to izdara laiks. Tas vienkārši precizējošs jautājums. Par matricu. Ir saprotams, ko nozīmē vārds matrica. Nevis šitas un tā tālāk, bet pats vārds matrica. Laiva noteikti zina. Modelis. Attēlojums tajā šeit. Nē, tas mēs paņēmām šito matricu. Es saku, ne šito matricu. Kas ir matrica? Bet es varbūt jums tieši neesmu stāstījis. Mēs ar šitām matricām kopš bērnības nodarbojamies smilškastītēs. Mums ir tā matrica. Mēs viņai ieliekam smiltis. Apgriežam otrādi, sanāk forma. Jā, un tā ir tā matrica. Tas no tāda viedokļa, ka rekur matrica kreklam ir lekāls blūzē. Nu, lekāls, no kā viņi taisa? Tālāk tas Poinsons, ja tagad, ja mēs ņemam. Tad tajā pašā smilškastītē, ja tur tā formiņa, pagaidām mēs paņemsim viņu gludu, mēs viņu uzsildam un ieliekam tādu stampu, kur būs, piemēram, ezītes tagad. Nu, un tagad mums būs tā formiņa ar ezīti iekšā. Ko tad? Uzsildītais izdevies. Nu, uzsildītais, ne, vienkārši bija forma uzsildīt, matrica uzsildīt. Un matrica uzsildīt ir ar ko? Ar laiku. Un pats tas stamps ir arī tas laiks, ko mēs tur redzam. Tagad atkal jums varbūt vajag padomāt, kā tas izskatās. Saka, ļoti vienkārši. Olsūni, spermatozīts, rekur viss sākas. Kas viņu tālāk atritina? Nu, izveido tālāk. Rociņas, kājiņas, astiņas. 9 mēnešu laiks. Rekur ir. Tad laiks šo ģeometriju visu arī veido. Pēc sava ritma, pēc savas vajadzības. Tagad atkal tāds jautājums. Katra mūsu ķermenis, kurā laikā ir veidots? Nu, katram ir savs dzimšanas datums. Pareizi, tajā laikā ir veidots. Tajā realitāte. Bet, lai nodzīvo šajā realitātē, tas nozīmē, ka mūsu ķermenī ir ielikts vai mūsu tajā matricā ir ielikts viss nepieciešamais, kas mums ļauj šodien pilnīgi dzīvot. Un pats laiks visu laiku to ver vaļā vai veido. Mēs ar savu rīcību, mēs varam ko? Piesties, piemēram, un mazliet nomainīt laika kustību. Uzpīpēt, jā, un tā tālāk. Varam patrenēties. Tas teiciet, laiks dzīvības nesējis vai dzīves nesējis. Jā, jā, šajā gadījumā dzīvības nesējis, tas ir cits. Šajā gadījumā mēs runājam par to, ka laiks veido to, kas būs uz šitā ķermeņa. Tāpēc arī viens, ja trenējas, tad viņam tur sakārtots ķermenis, otrs, kurš pierījās, tam ir arī pēc rīšanas procesa sakārtots ķermenis, un tā tālāk. Vienam laiks tek strauji, un tāpēc atkal sakārtot otram lēni. Tāpēc viņš ir izplūdis. Ja mēs runājam par operatoru spēku, tad operatoru spēkam jābūt
plūsmā. Ja nav plūsmā, nu tad pēc savu garstāvokļa. Nu, te nav vajadzīga matrica. Šeit ir vienkārši mūsu miedarbības, tā saucamās enerģētiskās. Tas ir tas, ko mēs tad darām arī šajā matricā. Skatāmies uz rokas, norma plūsma. Gočs teica, ka vēl šodien izskatās meridians. Jā, meridians arī šeit var skatīties. Jā, te var skatīties meridians, var skatīties arī te kur tos ēteriskos ķermeņus. Nu, to, Laiks plūst. jā. Un arī par meridiāniem. 3 dažādi veidi, kā var skatīties. Ja ir mazāk laika to skatīties, paņemat 12 stīgu ģitāru vai arfu, ko gribat, tikai 12 pārstīgu. Un pārbaudiet, vai visas stīgas ir savās vietās. Ja kaut kas nav, nu izlīdziniet to kustību. Tālāk otrs, paņemiet papīrīt ar meridiāniem un ar roku iziet uz tā papīrīša tiem meridiāniem. Nu, kurš meridiāns nedarbojas, nu to arī izlīdzināt. Un trešais, kad jūs zinat ķermenī vietas, kurā tie meridiāni ir. Gluži tāpat tās. Ja, piemēram, sāk rokas, paņem labās rokas meridians. Tas vienīgi iziet to pa labo roku. Jā, šajā gadījumā var tā, bet ja paņem to papīrīt priekšā, tad var arī redzēt, kur tas meridians ir pārslogots. Viņš var būt elkonī pārslogots, viņš var būt pārslogots sirds vietā, varbūt plaušu vietā. Tas ir paņem papīrīt priekšā. Nu, jums tas meridiāni. Jā, nu. Jā, tas tā. Var paņemt citu. Es, piemēram, atradu internetā ļoti skaistu to mājaslapu, kurā meridiāni pilnīgi, nu, tik smuki uzzīmēt uz tā cilvēciņu, apraksta katru meridiānu smuki. Nu, parādīt cilvēkiem, nu, ka var arī tā internetā uzrakstīt meridiānu un būs jums savu lapiņu. Nu, tā. Tas no tāda viedokļa, ka jums to var iedarīt. Tālāk. Darbs laukā. Darbs laukā spēkastotnieks. It kā jau mēs par to esam runājuši daudz reizes. Un jautājums, vai spēkastotnieks ir vai nav? Parasti cilvēks strīdās. Vai ir jaunā realitātē spēkastotnieks? Ja mēs nezinām pareizu atbildi, mēs skatāmies uz to tekstu, kas ir iedots. Tur rakstīts darbs laukā, spēkastotnieks. Tad jau ar spēkastotnieku strādājam. Ja mēs runājam, ka mēs izējam no esamības, no tās esamības, kurā mēs esam, tas nozīmē, ka mēs to veco esamību tā kā noņemam nost kā čaumalu. Jautājums, ko nozīmē nomest nost kā čaumalu? Ja mēs runājam par dabu, cēlēns iziet vai putniņš iziet no olas, nu viss kārtībā. Tur ir kā skaidrs. Mēs uz sevis čaumalu neredzam. Pēc ziemas drēbes. Nu, to jā, tas ir tāds normāls čaumals, jā. Vai novelkam visas drēbes, jā, un pārējie neko neredz. Neredz, ka karalis puikas, piemēram. Jā, pastāv visu saka, cik daudz drēbes un tā tālāk. Un karalis galvenais, viņš tic tā. Var tā, jā, to var tā. Bet, ja mēs runājam par čaumalu, nu, kas ir tā, kā jūs varētu paši sev raksturot? Ko tad? Protams, ka tā ir robeža. Nu, tāda vienkārši robeža, kas mums šeit visiem klātesošiem kaut kādā mērā ir raksturīga. No tāda viedokļa, cik daudz mums ir kontā naudas. Nu, mums, ja tur būtu miljards, nu, tad mums tā robeža pietiekoši liela. Būtu miljons, nu, tad mazliet mazāk. No naudas viedokļa, jā. Ja ir 100 eiro kontā, nu, tad tā ir tā robeža.
Var arī būt bankā. Es vienkārši saku, ka tā var būt tā vienkāršā robeža. Un tad, kad pēkšņi cilvēks pārstāja domāt par naudu, un mums, piemēram, latviešiem tas ir ļoti sarežģīti, vienkārši latviešiem. Mēs nerunājam par to, ka mums tur maz vai daudz naudas. Vienkārši ļoti grūti. Tikai tāpēc, ka mēs esam tā kā vairāk tuvāk pie zemītes, ja, materiāli. Ja tas ir mums raksturīgi, no vienas puses tas ir plusiņš, no otras puses tas ir mīnusiņš. Plusiņš, ka mēs tur neesam tādi izšķērdīgi, no otras puses mēs nevaram būt arī bagāti. Tādi ļoti turīgi. Tikai tāpēc, ka tas ir tāds no vienas puses ierobežojums. Viņam jāpāriet pāri, jāpārstāj domāt par naudu. Ja tas ir kā viens no tādiem čaumals noņemšanas momentiem. Mēs pārstājam par to domāt. Nav tik vienkārši, tikai tāpēc, ka tas ir ļoti dziļi. Mūsu asinīs, teiksim, tā, mūsu tradīcija. Nauda šajā gadījumā saka, kā matērijas sastāvdaļa. Tālāk cilvēks, piemēram, viņam grūti pieņemt savus gadus. Viņš saka, ko es gribu tāpatās laikāt kā jaunībā. Saka, ko tu iegūsi? Es tagad pierādīšu sev, ka es varu laikāt. Ko izdaru? Padara čaumalu vēl biezāk. Ja nav nierakmeņi, tad ir labi. Ja, bet ja ir nierakmeņi, tad ir jautri. Tad redzot visas savas esošās spējas, tad savu spēju pielietošanas brīvību, cilvēks ir izgājis no šīs čaumās. Bet var iet ilūzijā, brīvības ilūzijā. Tas ir, kā teica, par teikšanu. Ja cilvēks saka, ka viņš tur dzīvo garīgi, lai turpina stāstīt. Jūs arī sakiet, tas no anekdotas. Tāpēc arī, kad mēs skatāmies par to pašu astotnieku, tā iepriekšējā realitāte. Un atkal vienkārši izgājiet no bērndārza, pārgājiet skolā. Bērndārza čaumalu novilka, noņēmāt no bērndārza spēka astotnieku, pārgājiet skolniekos. Skolnieku noņēma, pārgāja augstskola. Augstskola noņēma, pārgāja tur profesionāļos. Tad, kad mēs runājam par savu visu to spēku, tas nozīmē, ka mēs esam vēl dzīvāki nekā esam bijuši iepriekš. Tas nozīmē, ka mums dzīvot paliek vēl interesantāk nekā tas bija 20 gados. 20 gados mums bija visi interesanti, mums viss gribējās un pelnīt naudu un vēl kaut ko. Šodien mums gribas dzīvot, ja tā mēs ņemam. Bet šajā gadījumā atkal jautājums. Viens cilvēks tagad pateiks, man tā patīk dzīvot, un es saku, labi. Ja man patīk dzīvot, es neskrēju apkārt un nesaku, man patīk dzīvot. Jo es vienkārši stāstu par kaut kādām vienkāršām lietām un viss ir garšīgs. Stāsts ir garšīgs. Jā, ziniet, piemēram, par citronu, kad stāstu. Tikko pasaku citronas, tā uzreiz reakcija. Kad es parasti saku uz kaut kādu greifrūtu, tad arī reakcija. Kad tu sāc saprast, ka cilvēks var šitā stāstīt kaut ko garšīgu, tad ir arī tas patīkami. Tāpēc arī veidojas jauns spēka astotnieks. Un tālāk mēs veidojam gluži tāpatās, ja iepriekšējais ir kaut kāds tur saplēsts, tad mēs viņu izņemam, transformējam un tālāk veidojam jaunu. Tev vajag jaunu spēka astotnieku? Tad tā ir. Ai, nodru. Paskaties. Redz, cik labi, jā. Tu tiešām redz. Un tev pat var pateikt, tā tīri ķermeniski, var teikt, uztaisīt pīlīgi tādu, noņemt to visu.
Pat šitā, ne. Šajā gadījumā, kas ir tīri praktiski, ja, tas ir uztaisīts. Šajā gadījumā tas ir svarīgi. Kas vēl ir svarīgi? Vēl ir svarīgi. Skatoties šeit, pagaidām radošo spēku, mēs tulītās pie tā atnāksim. Mēs skatāmies ēterisko ķermeni, apziņu un dvēseli. Bet šeit, kad skatieties, ēteriskais, astrālais, mentālais. Un tālāk ir rakstīts, ka ēteriskais, astrālais, mentālais tiek noteikti ar spēka astotnieku formu. Tad sanāk tā, ka spēka astotnieks, reku spēka astotnieks. Kāds būs ēteriskais ķermenis? Sakārtos. Līdzīgs astotniekam. Līdzīgs astotniekam. Liels. Nu jā, viņš vienkārši būs, var teikt, pūkains astotnieks. Zaļš. Jā, tāds ir. Nu jā. Plēvis. Nē, pagaid, blēma. Nē, tur ir cits zaičiks. Tur internetā. Не скучал? Тебе было плохо без меня? Не скажи. Даже Zamiņu. Tātad, sanāk tā, ka ēteriskais pēc astotnieka, astrālais, mentālais arī pēc spēka astotnieka. Un tagad, ja jūs paņemat un tagad spēka astotnieku paskatāties ar ēterisko, tad viņam jābūt kā, kā pūkainam astotniekam, ja tā ņem. Ko? Šādi? Jā, Roku tad arī tā ies. jā, pilnīgi tā arī ir. Tikai starpība ir tas, ka astotnieks, spēka astotnieks, nu tad var teikt, ja tu esi spēkā, tu šitā, ja tu uzvelc kažokādu, ja tu uzvelc, tad viņš tev plīvo šitā. Pašlabi. Tas no tāda viedokļa, ka, jā, tas ir astotnieks iedod to formu, bet nevis ārējo formu kā astotnieks, šitādas ēteriskais ķermeņi. Bet viņš pēc formas kā divas formas vienā. Внутренний стержень. Jā, jā. Kodols. Jā, kā iekšējais kodols. Un sanāk, ka struktūra iekšēji tam ēteriskam ķermenim ir jauna stāja, ja tā ņem. Tas ir jauns kažots. Galvenais, ja tu nopirksi tu kaut kur un atlidos uz Rīgu, tad lidostā saka, tu tā arī izlidoji. Galvenais to cenu tu nogriez, lai nav cenas. Citādi vajadzēs maksāt naudu. Papildus. Kā ir ar astrālu? Astrālais un mentālais pie pārējas, viņi nemainās. Viņi tā kā gaisīgi. Viņi arī pēc tā paša principa, vienkārši viņi nedeformējas. Viņi noturīgi pie pārējas. Tāpēc viņš arī, mēs varam teikt, var neskatīties, vienkārši gaisīgs stāvoklis te apkārt. Tas būs astrālais. Spēka astotnieks atkal šeit būs. Un mentālais, kā lauks, arī tāpat būs. Bet kā ķermenis, tad būs sfēra apkārt galvā. Tālāk apziņa un dvēseli. Kas šeit svarīgi? Šeit ir svarīgi tas, ka tad, kad, ja gadījumā jūs klausāties kādu lekciju, kur lasa Rolands, viņš saka, ka mēs strādājam ar apziņu un strādājam ar būtību. Es saku, stop. Ja mēs strādājam ar apziņu, tad mēs strādājam ar būtību jau. Visi, kas pie manis mācījušies runu valodu, ļoti labi to saprot. Jo tur ir heļa zīmju. Tad, ja mēs strādājam ar apziņu, tad mēs arī, ko daram? Strādājam šajā pakāpē, mēs jau strādājam ar būtību. Līdz ar to, ko mēs izveidojam? Mēs ne tikai izveidojam apziņas normu, jaunas apziņas, bet arī atjaunojam būtību. Jo būtību mēs varam uztvert tikai ar apziņu un tikt pie tās tikai caur apziņu. Un ja mēs apziņu sakārtojam, tas nozīmē, ka mēs
sakārtojam sevi ar būtības palīdzību vai ar būtības atjaunošanas palīdzību. Un tagad jautāju, ja grīma tas nav skaidrs. Kā valodā būtība? Žiņģa. Tad jau iznāk, ka mēs ar to superpozīciju vairs nestrādājam. Kāpēc superpozīcija strādājam? Tāpatās. Ņem klāt superpozīciju. Šajā gadījumā es strādāju ar superpozīciju nulles matricā, teiksim tā. Nu, pēc kārtas. Uzreiz paskatos superpozīciju un tālāk skatos visu pārējo. Vieglāk. Ja? Tiešām. Par tiem ķermeņiem, tas ētris, kas sastrādās mentalizmu, skatījās atsevišķi, bet ir tas spēkastotnieks, ņemot vērā, ka mēs skatāmies par tādam astrālām, gaisīgam, mentālam sfērai, bet ja nav, tad mēs viņu ieliekam. Šajā gadījumā, redz, šajā pakāpē jau sanāk tā, kad tu strādā ar cilvēku, tev jāsakārto viņa eteriskais tikai ķermenis. Astrālais un mentālais viņam, jā, jau pats par sevi. Sanāk, ka mēs viņus kā vienā reizē skatoties. Es varu teikt tā, es astrālo un mentālo vienkārši pārbaudu, vai viņi vietā. Un tas arī viss. Ja nav. Ja nav, tad es iztīru kaut ko no turienes. Gaisīgums, gaisa burbulis tāds. Gaisīgums, nevis gaisa burbulis, bet tāds gaisīgums. Nu, ka jebkurā vietā tu pienāc pie potenciālas vides, tas ir astrālais. Ja mēs runājam par mentālo, tā ir sfēra apkārt galvā. Bet to spēku astotnieku mēs vienkārši pieņemam kā principu, nevis kā nevis princips, bet viņš ir kā veidojošs pamats. Karkas. Jā, kā karkas. Nu, piemēram, tev kleiti ir uzvilkt uz ķermeņa, ja? Tagad, pirms tu viņu nopērc, viņu uz manikēnu. Nu, un manikēns nav līdzīgs tev. Es domāju, ka viņš parādās. Ir vienkārši mēs to tā kā savā izpratnē saprotam. Spēka astotnieks? Jā. Ne, mēs ar viņu te nostrādājam, mēs viņu izveidojām jaunu spēka astotnieku, un visi šie ķermeņi tiek... Kā jau strādājot uz spēka astotniekiem, ķermeņiem vajadzētu nostāties. Jā, varētu nostāties vietās. Te pat var būt. Nu, šeit mazliet ir par agru vēl skatīties ēterisko, tikai tāpēc, ka radošais spēks vēl nav nostrādāts. Bet... Ja radošais spēks būs nostrādāts, tad vajadzētu skatīties un ēteriskam vajadzētu būt kārtībā. Bet ir aptuveni tā, kad es sāku strādāt ar ēterisko ķermeni, jau pirms es sāku strādāt ar ēterisko ķermeni, parasti cilvēks jau jūt, ka viņam viss ir kārtībā. Viņš tiešām, es saku, kā jūs jūties? Viņš saka, labi, tālāk es to ēterisko ķermeni apkārt viņam. Jo viņš jau jūt, ka viņam notic. Kāpēc ēteriskais ķermenis tik un tā jāpārbauda, pat ja viņš ir normāli? Jo cilvēks var saņemt pārāk lielu enerģētisko plūsmu, un viņam tas ēteriskais ķermenis uzreiz nopiet. Viņš var noģībt. Un, lai tas nenotiek, mums tas ēteriskais ķermenis jāpaskatās. Tad vēl laika kanāls, tas, ko mēs šeit skatāmies, kad darbs laukā. Tad laika kanāls, tūkšuma kanāls, visu izējām. Tā mēs varam sagatavot cilvēku tam, ka viņam tas jaunais ēteriskais ķermenis atvērsies un viņš jutīsies noturīgi. Viņš būs tā kā tāds astotnieks, spalvains un vienkārši apkārt. Nē, astotnieks ir šeit. Astotnieku tu vari uzzīmēt kā spalvaini, bet tikai šajā gadījumā apkārt ir ēteriskais ķermenis kā kažoks. Astotnieks vienkārši tur to kažoku. Jā, nobraukt, tad arī nobraukt visi pār. Loģiski, jā. Jā, pilnīgi pareizi. Tāpēc arī mēs, kad strādājam un redzam, ka visi lauki nokrituši kaut kādā vienā vietā, vai, piemēram, spēka astotnieks ir ar dvēseles vienā vietā savilcies, tad tur arī visi ķermeņi sajiet.
sanāk, mēs vienmēr visam. Jā, mēs izējam visām matricām cauri, un ar ķermeņiem var teikt, tas ir tāds minimālais darbs, tikai ēterisko mēs sakārtojam. Pārējie tā kā stāv jau vietā. Pārbaudam, bet ar viņiem, nu, es teikšu tā, man nav pēdējā laikā sanācis kādu atstrādāt astrālo vai mentālo ķermeņu no tāda viedokļa, ka man viņu vajag atstrādāt. Ja es skatos struktūru kā tādu, tur es vienkārši to struktūru pielaboju. Nu, ka viņai jābūt sfēriskai. Tas nozīmē, ka domai jābūt pilnīgai. Nu, vai pabeigtai. Nu, tā ir struktūra. Kā cilvēks viņu ir aprakstījis to domu? Nu, tā ir jau viņa dzīve. Viņš pats savu dzīvi skatās. Tas no tāda viedokļa, ja jūs ar kādu cilvēku par kaut ko strīdaties, ja, nu, jūs uzskatāt, ka jābūt tādai mājai, cilvēks cits saka, ka jābūt tādai mājai. Un, ja šīs divas mājas pieder jums abiem, tad loģiski, ka tā māja, kas ir jums, un tā māja, kas ir viņam, tur abās mājās ir ieguldīta jūsu dzīve. Un līdz ar to māja līdzinās savam saimniekam. Tāpēc saimnieks slavina savu māju, otrs saimnieks slavina savu māju. Jo tur ir ieguldīts viņa laiks, viņa dzīve, viņa skatījums. Un šajā gadījumā māja ir kā mentālā stāvokļa attēlojums. Nevis kā fórums. Nu, vai māju uzbūvēt šķību greizi, vai uzbūvēt taisni, jā, vai pamatiet stabili, un tā tālāk. Dzīvoklis jau principā arī tāpat. Dzīvoklis tas pats, jā, tur nekas nemainās. Bet pēc darba laukā mēs strādājam ar radošo spēku 3D. Mēs agrāk skatījāmies D spēku, tagad mēs skatāmies radošo spēku. Tāds vienkārši testa jautājums. Vai jūs atceraties, kā veidojas D spēks? Vai kas ir D spēks? Dao kustības spēks ir D spēks. Jā. Kā viņš tur parādījās? Es vienkārši precizēju šitos jautājumus tikai tāpēc, ka ne visās lekcijās par Dao jūs esat bijuši. Laila? Kā viņš tur radās? Man ir pierakstīts, ka nav sēna. Nav sēna. Jā. Nu jā, labi. Bet vēl. Nu labi. Laila ienāk šajā telpā. Kas ir Laila? Nu, izņemot, ka Laila ir, pieņemsim, ka sieviete, jā, un tā tālāk. Dzīves dūbiņa. Ne, no tā, ko mēs šobrīd runājam. Radošs spēks. Viņš ienāk šeit telpā. Radošais spēks. Šī telpa kas ir? Dao, jā. Vai tukšums? Viņi kaut ko šeit izdara. Iz ko? Da ir vienalga šajā gadījumā. Pamahai trupai. Vienalga, pamahai trukoji, sakārto telpu vai otrādi nesakārto telpu, savu somiņu noliek. Piemēram, uzpaldies. Un iziet. Radošais spēks miedarbojās ar tukšumu. Paliks somiņu. Kas ir somiņu? Daļa no. Jā, daļa no radošā spēka. Kas ir somiņu? D spēks. Un tagad mums to somiņu vajag nolikt uz krēsla vai nolikt vēl kaut ko. Un mums sāks, kas? D spēka kustība, jo mēs bīdam tukšumu pret tukšumu. Tā veidojas D spēks.
Tātad Lailas secinājums. Ej visur ar savu somiņu. Labi. Es sapratu, ka jums... Es gribam to Mēs netraukt. saprotam. Es gribu pabeigt, un tad mēs pēc pārtraukuma... Ja? Labi. Nu, tu vari tam nevienam nesekot. Jā. Nevienam nesekot. Nemanām iziet. Mēs to somiņu nonulēsim, tad arī tur bez spēks. Redz, mēs somiņu nevaram nonulēt. Mums viņu vajag tikai, vajag to somiņu, pateikšu, to somiņu vajag atdot radoši kādam, viņus un pārdot. Lailai. Pārdodot Lailai, viņa aizies ar to somiņu. Mums atkal būs tukšs telpa. Bet mums kas būs radošs labumiņš. Pilnīgi pareizi. Un tas, ko tagad pateicu par pievienoto vērtību, tas ir tas, kā mēs varam D spēku pārveidot ar pievienoto vērtību. Mēs viņu padaram par labu. Un tas nozīmē, ka viņš atbalsta pasaules gribu. D spēku. Bet ja mēs runājam par radošo spēku, tad mums ir jāsakārto attiecības ar radošo spēku. Jo katrs no mums, nu, ja tā mēs ņemam tēlēni, ir tas radošais spēks, kas ienāk šeit tukšumā. Ja mēs to neesam izdarījuši, savu radošo spēku neesam pārveidojuši, Bet viņš jau eksistē, kāpēc viņš jāpārveido? tāpēc, ka somiņi ir, apģērbs ir. Nē, šajā gadījumā ir somiņi, ir apģērbs. Tas nozīmē, ka šis radošais spēks zaudēs savu sākotnējo stāvokli. Nu, saki. Radošais spēks atnes bulciņus. Jā, šajā gadījumā atkal mēs paņemam tās bulciņas, apēdam, un tālāk, kas notiek? Mums, piemēram, sāk nāk miegs. Un tas uzrāda uz to, ka šis spēks padara smagāks plaksteni. Es saku, piemēram, Asins aiziet uz kuņģi. asins aiziet uz kuņģi. Cukurs neiet smadzenēs pa taisno, tas ir mīts. Cukurs neiet smadzenēs. Viņam tur savs ceļš. Šokolādes lūdzu ēdiet, un cik gribat, cik daudz arī ēdiet. Galvenais nedabūt cukuru diabētu. Jā, bet ko nozīmē pārveidot savu radošo spēku? Tas ir pirmais, jāatpazīst viņš. Otrais, ar viņu nav jācīnās. Trešais, jābūt potenciālam, lai redzētu, ka tas ir tavs radošais spēks. Nevis kaimiņi. Jo kaimiņi radošo spēku tu nevarēsi pārstrādāt. Mēs viņu skatāmies savā laukā, tad tas ir mūsu radošais spēks. Mēs skatāmies viņu matricā. Jā, matricā. Matricā. Radošais spēks. Ja mūsu radošais spēks nav pārveidot, ko tad? Radošam spēkam trešais, viņi ir jāatpazīst, Nav jācīnās. Un jāpārveido. Un ja mēs to neesam izdarījuši, tad veidojas antagonists. Nu, tas pretīm runātājs. Un tas pavisam vienkārši piemērs, cilvēks kaut ko izdara. Nu, tāds ikdienas piemērs ar bērniem. Nu, atdod kaut kādā pulciņā bērns, jā, vai kaut kādā tur speciālā skolā, nu, no tādas ar kaut kādu tur novies. Pēc tam domā, tur bērnam sāk iet, nu, kaut kā grūtāk. Normāli, tur viņš citā vidē ir, viņam citi uzdevumi, jautājumi. Un cilvēks sāk domāt, varbūt nebija pareiza doma tur bērnu laist.
Re, kur ir antagonists. Jo bija spēks palaists, spēks sāk rīkoties, tālāk, ko vajadzēja. Radoši pieiet pie šī uzdevuma, tad parunāt ar bērnu, kaut ko viņam varbūt piepalīdzēt, kaut kādus vēl tur palīgus iedot, kas viņam palīdzēs to visu, pie vis tā pierast, un viss radošais spēks tiks pārveidots. Nē, sākas šitas, ko sauc par šaubām. Nē, tas nav šaubas, tas ir antagonists. Kurš tagad saka, ai, nebija pareizs lēmums, to nevajadzēja darīt, un tā tālāk. Kāds šķiet tagad antagonistu no D spēka? Antagonists runā pretī, D spēks arī var runāt pretī. Antagonists smalkāks. Smalkāks, jā, smalkāks, bet vēl. Nē, šajā gadījumā man patīk, nu, kaut kādi tie stāsti par, kā sieviete domā, ja, un kā vīrietis domā. Un tur ir sieviete, tur iet uz randiņu un kavējas uz 20 minūtēm. Redz, ka, nu, kavējas uz 20 minūtēm. Tālāk viņa tā domās, nu, ko, nu jā, kavēja 20 minūtes, viņš man nerunās, neskatīsies, seks nebūs, vēl kaut kas, un tā tālāk. Viņi tās 20 minūtes, viņi visu laiku šito ņemās. Atnāk, ieiet vārā, skatās, nu jā, neskatās uz mani, būs, nu viss kā es domāju, un tā tālāk, un tālāk aiziet vēl tālāk. Vīrietis. Salūza mocis, aizvedīšu uz servisu. Un viss. Un šitas piemērs ir D spēks. Viņš ir līdzīgs sievišķai dabai, bet viņš nav sievišķais spēks. Viņš ņemās. Nē, D spēks. D spēka pazīme ir tā, ka visu laiku ņemties. Antagonists, viņš aptuveni tā. Es viņam uzrakstīju, viņš man neatbild. Un ziniet, tas ir, ja tas būtu, piemēram, raksturīgs sievietēm tikai, es teiktu, tas ir D spēks. Bet tad, kad nāk pie manis jaunieši vīrieši, jā, saka, es viņai uzrakstīju, viņa man neatbild. Antagonists, atkal antagonists. Un es šajā gadījumā saku, tu ko gribi? Es gribu, lai viņi man atbild. Nu, tas normāli, viss kārtībā, samīlējies tur vai vēl kaut kas dabiski. Bet kāpēc antagonists? Tikai tāpēc, ka, nu, kā lai es zinu, ko tā meitene tur dara? Varbūt viņi mācās, varbūt mācās, varbūt strādā, varbūt viņi tur vēl kaut kāda apstākļa. Kā lai es to zinu? Es tur neņemos. Ej un dari tas, ko tu gribi, un tas, ko tev jādara. Es gribu, lai man atbild, un es tad varēšu komunicēt ar viņu tālāk. Tātad, redziet, antagonists, viņam vienmēr ir pretarguments. Un viņam ir tas pretarguments, pret kuru tev arguments nav, jo tas antagonists to cilvēks zina vēl labāk nekā pats cilvēks. Jo viņš sevī satur visas iepriekšējās cilvēka kustības. Tāpēc viņš, piemēram, saka, agrāk es runāju, nu, tur sarakstījos ar meitenēm, man viss atbildēja, a šitā man neatbild. Man pofīgi par meiteni. Tas viņa antagonists vienkārši darbojas šādā. Viņam šķiet, ka viņš ņemās, viņš neņemās. Viņam ir antagonists šajā piemērā. A kā būs izskatīsies, ka vīrietis ņemās? Sieviete ņemās, it kā tas ir tā kā dabiski. Agresīvi daudz. Nu, nē. Tas ir. Nē, tur ir aptuveni tā. Laila, tu labi jūties, ja? Labi? Ja, un tev vērti ir šitie krekliņā, ja? Tev džinsens nespiež, ne? Vīrietis runāja. Nu, kas tad tagad vīrietis runāja, ja?
Ko tu ne? Kas šitā bija? Vīrietis tas bija. Dēļ spēks tas bija. Tas ir nespēks. Jā. Vīriešu spēks. Bet nē, tas nav vīriešu dēļ spēks. Tas ir dēļ spēks, ko viņš saņēmis no miedarbības ar sievieti, un tālāk viņš aiziet šitā. Un kad man saka sievietes, viņš ir greizsirdīgs, viņš man tur seko, es saku, stop. Ko jūs viņam bāžat savu dēļ spēku virsū? Jūs vienkārši viņu ievirzat sevi. Tāpēc viņš ko? Viņš tagad nevar tikt no jums vaļā. Vīrietim jāiet kaut kur, tur, kur viņš grib. Viņš negrib sekot sievieti. Bezceļs. Pilnīgi bezceļs. Ja viņš domā, kā tu saki, kastīties, ja? Tad sievieti domā šitā. Kā tu kastīties šitā saliks? Nekā nesaliks. Tas no tāda viedokļa, ka radošais spēks, ja mēs viņu nepārveidojam, tad antagonists. Mēs visu laiku to trenējam kopš pirmās pakāpes. Izdarīja darbu, atstāja darbu. Ja izdarīja atstāja, tas nozīmē, ka mēs tālāk pārveidojam. Ja nu tomēr nebija pareizi izstrādāts. Kā lai zinu, ka ir pareizi? Tā tālāk. Tāpēc, ja jūs šeit lasat radošais spēks un 2 punkts antagonists, tehniski, ja tā ņem nepareizi, tas ir uzrakstīts. Vienkārši te jābūt rakstīts antagonists parādās. Antagonists parādās. Ja nav radošais spēks pārveidots. Tālāk ceļu nosacījumi savs. Ko tad? Jā, var tad strādāt. Tālāk ceļu nosacījumi savs laiks un tālāk, ja, atjaunotais spēks un cilvēks ir jauna spēka avots. Tas nozīmē, ka cilvēks šajā gadījumā ar savu jaunu pieredzi atjauno savu spēku. Kad mēs runājam par metodoloģiju, tas nozīmē, ka mēs to darām teorētiski. Ja, kā ir praktiski pārbaudam savu spēku un jābūt plūsmai. Ja vēl tālāk skatās, tad gars var būt plūsmā. Tā ir mūsu darbība. Tagad mēs varam iepauzēt.